Labrīt visi klātesošie un arī tie cilvēki, kur ietur brokastis un šī gadījumā modas brokastis savās mājās, guļamistabās, viesistabās, pie dabas krūts, talkojot. Nu, kur vēl var ieturēt brokastis? Protams, arī var omulīgajā vīnu studijā, kas atrodas burvīgajā un lieliskajā galerijā Centrs. Moda mēdz būt dažāda. Kāda zaķi tik pavasarī neskraida pa krūmiņiem talkojot, un šeit galerijā Centrs dažne dažādi. Liekas vieglprātīgi kā tauriņi un tā tālāk un tā tālāk. Bet bieži vien uzzinot tuvāk izrādās, ka smadzeņi ir daudz vairāk nekā jebkuram dažam labam profesoram Latvijas universitātēs, un varbūt krampis biznesā ir daudz lielāks nekā varbūt Rokfelleram. Un šodien mūsu viešņa ir neviena cita kā aburoša, burvīga sieviete ar mānīgu un savu stilu, uzņēmēja, BB studija, Binnija studija un tā tālāk īpašniece, nedaudz aktrise, nedaudz provokātori, un ja kāds vēl nezina, savā laikā, nu, teiksim, topoši politiķi, jo ticiet vai ne, bet Latvijas ceļu, Latvijas Rīgas biroju vadīja tieši viņa. Labrīt! Labrīt! Nu, no tavas mutes dzirdot kaut ko tādu, tas ir kompliments. Kompliments, ja es jau sabijos, un kādreiz cilvēki domā. Dubultā vai pat trīškāršā. Paldies tev. Jā, bet es aizmirstu vēl vienu svarīgu jaunumu. Es šeit, protams, neesmu viens. Klātesošie un burvīgā, talantīgā un lieliskā Elita Patmalniece. Labrīt. Nē, kad tu sāki stāstīt par Binnīgu, tad tu teici tur BB salons, bet es domāju, ka tu teiksi JJ Džilindžers, ar ko viņi agrāk saistījās, bet nu... Kas tie tādi ir pa iniciāļiem? JJ vispār? Es zinu, kas ir JJ, bet... G-Star, es domāju. G-Star, jā, man mugurā viss ir no G-Star šodien. Apēd 1000 vērts ir tiešām viss, kas man ir mugurā, bet ne par to es domāju, tas nebūtu labi, vai ne? Jo es tev pirms brokastīm neiztaujāju par taviem bijušajiem, varbūt tas saraksts būtu tik garš, ka ievilktos visu mūsu atlicināto laiku. Ja man dāstos saukt visu tavu bijušo iniciālis. Tā kā nē, Elita. Nē, bet Binnija, es domāju, ir burvīga sieviete, un labi, ja tu salīdzināji, teiksim, tā kā zinātnieki, nu, kad ir gudri un ar smadzenēm, un kad blondīns varbūt nav nemaz tukšas, bet viņi ir tomēr brīnišķīgi sievietes, domāju, un gudra, un viņi ļoti jauka tieši šim pavasarim piemērot, redz viņai tāda kolosāli gaiša dzeltena kleita, tā kā man bija pagājušais dzeltena, arī tur stāv burvīga rozā kleita, kas ir tieši tā kā New Look Diora vispār veidota. Nu, es domāju, ka avotiņas jaunkundze vai kundze, mēs ļoti apvainojamies. Ilza Vītoliņa, jā, viņa ir, es atvainojos, Vītoliņa ir daudz talantīgāk varbūt par daži labi izbijuši Dioru. Bet ko es tev gribēju teikt par blondīniem, iekams es tev sākšu iztaujāt par modu tavā dzīvē. Es gribu pateikt tā, ka es kaut kur lasīju zinātnisku pētījumu, ka atklājuši, kāpēc blondīniem mirdzot acis, tāpēc, ka viņām klusi kaut kur galvā grūst skaidas. Kas? Bet par tavu provocējuši atklāto tādu visai atšķirīgo stilu. Ko tu gribi izstāstīt? Vai tu negribi par to parunāt? Mīļā sirds? Nu, es nezinu, man nav īpaši tā, ka es mēģinu kādu provocēt, jo es esmu sievišķīga. Un tās drēbes un arī visu pārējo, ko es izvēlos, tas ir tas, kas man tajā brīdī patīk. Un man ir ļoti arī aizrādījuši dažādi masu saziņas līdzekļi dzeltenās nokrāsās, ka par maniem baletas vārciņiem un par garajiem zābakiem un tā tālāk, bet man tas patīk. Es tā staigāju un staigāšu, tāpēc, ka man tas patīk, jo es domāju, ka... Tas stils. Jā, tas man stils, un es viņu gadu gaitā esmu mēģinājusi kaut kā nomainīt, bet vienmēr es atgriežos tomēr pie tā iepriekšējā, kas man ir... Nu, tad jau mēs varam pastudināt šīs dienas raidījuma tēmu, ka tāda modernā sievišķība, burvīgi, par to var parunāsim. Modernā princese. Nē, sievišķība, es domāju, ka sievišķība
Ai, Latvija ir kā tāda maza sala, ja pabraucam vairāk uz Skandināvijas pusi un paskatāmies uz skaistajām skandināvas sievietēm, alus pudeli rokā, treniņu tērpos ar iztaipītiem ceļgaliem, un kuras runā par feminismu, tad, nu, tā ir ap dūšu mazliet jocīgi. Es gribēju, zinu, ko papsīt Binie. Piemēram, kā tu biji bērnībā, vai dzīmēji princesi, vai, nu, kā tev bija bērnībā? Nu, kādu tu Ne, biji? princesi es nezīmēju, bet man bija tās leļu, tās tās papīra. pārģērbimās Jā. papīra lelītes. Lelītes man bija, bet man arī bija traktori un mašīnītes. Bet kāda skolā vai bērndārzā? Kāda gāja bērndārzā? Gāju bērndārzā, jā. Man bija, bērndārs man nebija tā mīļākā vieta, jo es biju tāda apalīte un man sauc par pulku, tāpēc, ka Binnija. Un tad Binnijas pulks. Bet ļoti jauks uzvārds. Nē. Vārds ir Binnija. Un pulks, jā, tas man bija tāda iesauga. Bet, nu jā, bet tas viss man ir stiprinājis un es esmu. Nu, tagad man ir gandrīz vienalga, ko par mani domā. Tie cilvēki, kas man nepazīst, tie, kas man pazīst, tie domā labi. Tie domā labi. Bet klausies, kā tev pašai ir? Jo bieži latviešiem ir teiciens, kad vīri pēc cepures neskata, bet krieviem ir, es domāju, daudz trāpīgāks teiciens, kad tomēr stričājat pāģoški parvažājat pa umū, tāpēc, kad kā tev pašai, vai tev nešķiet, ka cik tālu apģērbs raksturo pašu sievieti valkātāju un cik daudz var spriest pēc apģērba par to, kas viņa īsti ir? Nu, var spriest. Īstenībā tā ir, jo tu tikko arī pieminēji par Skandināvijas tipu sievietēm, kuras ir feminisms. Manā skatījumā feminisms drīzāk varētu izpausties, ka sieviete ir skaista, kopta, prātīga, es domāju, prāta ziņā, ja? Un viņa ir arī interesanta, un tas vairāk piesaistītu cilvēku uzmanību, nekā viņa staigā ar, tā kā tu noraksturoji to visu. Un man šķiet, ka krāšņai sievietē nav jākauterējās no krāšņuma, jo vairāk mēs radīsim kaut kādu skaistumu, jo būs spožāka un fēnāka tā dzīve mums. Es domāju, ka katrs tomēr, tā kā jau mēs esam runājuši ar, ka tas savs stils tomēr, un tu nevari, teiksim, iekāpt kaut kādā citā, bet tev ir tomēr savs stils un ar gadiem izstrādājās, teiksim, tie veidi, kādu ģērbies, kas tev patīk, kāda tev figūra, kāda tev matu krāsa piestāv, un tas ir katram cilvēkam, ja viņš tam seko, viņš izveido, ja viņš tam pievērš uzmanību, Jā, bet tas arī aug līdz ar cilvēku, gadiem. Gadiem, ar viņu zināšanu. Ar izglītību. Jā, izglītība nevis tāda akadēmiskā nozīmē, bet dzīves, jā, un dzīves skola. Jo arī es atceros, ka man bija 16 gadi, es nevarēju saprast, kā var iedzert sauso vīnu. Dzēri tikai saldo? Es 16 gados vispār nedzēru Nē, agrāk nekādu bija vispār, alkoholu. taču nebija. Jā. Es atceros, vīns taču veiklā nebija. Es Nu, vispār neko Taizels nedzēru. bija taizels, bet mēs... Dzērāja viņi Nē, dzēra, mēs dzērām bomži. punšiņus. Jā, un Es tagad nedzēru. ir tā, ka es jau pat, es nesaku, es esmu kaut kāds vīnu speciālists vai kā, bet es jau atšķiru, kas ir tā kā piesātnāks vieglā un tam pam. Tāpēc, ka tas ir jāmācās, tas ir jāizkop, tieši tāpēc tās arī savs stils. Jā, bet tu vispār esi jaunāk par mums. Tad, kad es biju jauna, tad vispār Jā, vīni nebija. tad mēs dzīvojam ierakumos un bija karš. Tomēr tev bija jau parādījās tie pirmie vīni laikam, vai ne? Jā, tad vispār, kā tur bija, tā pirmie Ziemassvētki bija vispār pirmie Ziemassvētki. Jā. Iekams mēs pārējām pie tā, kas jauns ir galerijā centrs. Es vēl uzdošu mūsu šī rīta viesnai Binnijai Ārbergai, pareizi? Ārberga. Jā, uzdošu vienu tādu īsu atbildīt, es gaidu, jo mūsu laika, diemžēl, šai sadaļai nav tik daudz. Kā tu uzskati to, ka tomēr, cik man ir bijis ar burvīgām Londoniem pabūt kopā ārzemēs darba darīšanās un padzīvot tur, 99% klubu apmeklējumu beidzās ar asarām, jo nevarēja aiziet līdz toaletē, līdz bāram atnākt apkārt, nepateikt, ka viņi kāds nav nosaucis par palaistu. Tas ir tāds krieviski ir labs vārds palaistu. Es netulkošu, jo viņš ir diezgan parupšs. Cik es zinu, ja Krievs savu dāmu vai mīļoto nosauc tajā vārdā, tas ir kompliments. Un tā kā es domāju, bet bija šitie Lumaņu laikos, man tante bija bērnībā, un tā viņi tur, es nezinu, vai visas sievietes viņu sauc par slorēm. Kā? Slore.
tas kaut kāds kurzemnieku un vācu apvienojums. Nu, tu viņa tā lamājās, tā tante Ieva. Izskatās pēc brenda nosaukuma. Klausies, Labs brands. klausies, mēs to viņu tā sirsnīgi pastrādāsim, tikmēr tu mūs pavēros, jo es domāju, tie, kas ietur savas modes brokas savās virtuvēs, guļamistabās, viesistabās, pie draugiem, vasarnīcās, nu, es domāju, internets pieejams tagad ir teju vai nu katrā telefona būdiņā. Mēs izstāstīsim par jaunumiem, par tām lietām, ko mēs ar Elitu šodien atradām šeit galerijā centrs, un gribētu arī jums vērst uzmanību, kas būtu varbūt uzmanības, varbūt pat nopirkšanas vērts šajā mēnesī. Nē, nu, tad man celties kājās Nu, atkal. piecelies Nē, nu kājās. šoreiz mēs skatījāmies, mēs šoreiz izvēlējāmies, lai būtu tā kā mazāk mans, lai nebūtu tā kā pagājušais ļoti daudz. Un mēs domājam it kā par Binniju, un kas šajā sezonā aktuālākais vasarā, bet vispār mēs jau pagājušais gaidījām pavasari, bet viņš kā nenāk, un tā jau mums ir vasara. Lūdzu, šitās te garā kleita ir no veikala Montona. Un arī mēs atradām kolosālu cepuri, kur var visu visādi saspraust un piespraust ar kaut kādu puķi vai ar kaut ko tādu. Šitā ir ļoti smuka, Jā, tā kā cepuri bija džinsu no unikāli. Montona veikala. Viņa bija unikāla to, ka viņai drāti ir iekšā un var izveidot katrs pēc... 19,90. Jā, viņa bija Normāla lēta, cena. un viņa var iet, man liekas, visu mūžu, kamēr viņai neparādās caurumi, tikmēr viņa var valkāt droši vien līdz pensijai. Un Noteikti. rekur ir kleita un vēl lakatiņš, viņš ideāls, starp citu piestāv, viņš ir no Eva Peroni veikala. Kas ir Eva Peroni, ko mēs vispār paņēmām? Lakatiņu, neko tādu. Bet tas ir ļoti labs veikals, Madonas veikals. Un tur visādi kolosāli šiņoni un rotas un brošas un vienreizējs. Un tā mums vēl ir apakšveļ, domājot par Binniju no Lasenza. Nu, tā ir pirms gadiem bija viņiem arī tāda melnbalta tā veļa. Bet šoreiz ir tā kā tāda rozā, nu viņa it kā arī tāda klasiskā, bet, nu, vajag sievietē veļu nomainīt katrā sezonā, es domāju. Veļu vajadzētu mainīt arī vakarā vai otrā dienā, es domāju. Nu jā, Ne ne tikai jau reizi vienreiz sezonā. gadā, bet katrā sezonā. Un tad mums vēl ir rotas no kazenes visādas. Mēs neesam uzkāruši viņus uz manekeni, te ir kolosāls krēles. Var teikt, nu, sipenietis stilā. Bet tas ir arī šīs vasaras stilā, kas tomēr, nu, vienmēr vajag sievietē kādu krēli uzlikt. Tu par smaržām arī stāstīsi, es jau kā par ģeķinu Jā, un pēc tam smaržas izstāstīšu. šīs ir arī, tagad ir, nu, šīs ir tādas rudenīgas, bet spēcīgas smaržas, bet kāpēc ne, jo viņas mums atgādināja tādu puķi, un Jākobs smaržas tās ir Lola. Tās arī pieder sievietēm. Ne jau vieglas uzvedības, bet normālām tādām, kas grib izcelties. Elita, pastāst par pulksteņiem, tad es sākšu Un komentēt. šie ir kolosālie pulksteņi no Bang Bang. Tas ir baigi labais veikals. Man patīk, tur vienmēr pērk pulksteņi. Šis ir vīriešu. Tu viņus zaudēji, Es kāpēc tu apmēram vienmēr tagad pēc strādāju, Dāvid, es tā kā Topshopā, ne? Strādāju. Kādu rāda pa televizoru. Ļoti labi mums rāda internetā, tā ka neuztraucies, viss kārtībā, tu Un, būsi slavena. un veikals, viņš saucās The Shoe Store. Rekur šī te burvīga ādas soma no dabīgās ādas. Viņiem kurpes arī bija tādas pašas klāt, man liekas, komplektiņā. Jā, un tur bija arī tie foršie gumīnieki. Un tas ir tā soma, aptuveni 100 lati, bet tā ir īsta āda vispār, kolosāla soma, un vēl viņiem ir šitā te apavi jauni. Bet tie apavu gadiem nav tie slavenā brenda apavu, kurus rādīja Tie, Seks un kas Liela pilsēta. imitāja Binderē patīk, šie ļoti labi apavi, viņi ir nenormāli cieti, bet viņai šausmīgi patīk, viņos staigā. Ir koka kājām ir priekšrocība, jo katru sezonu var kurpes uzkrāsot virsū ar krāsu, kādas vien grib, ja pa cietiem apaviem. Klausies. Un vēl es nepastāstīju par šo burvīgo vīrieti, kas esi tu, principā. Tas ir Marko Polo krekliņš, Gant veikals. Marko Polo ir tas Šis kokvilns džempers, jā, viņš žūst Jā, ilgi, tas bet ir viņi ir ļoti- nenovalkājumi, viņi ir vienkārši Tas ir burvīgi. tāds vasarīgs džempers un tāpat arī apavi. Nu, kas tev Apavi ir no Bang Bang. Kurps ir, jā, Bang, tas ir ST. Firmas apautīri, jā. Jā, tie uz manekeni. Un man arī ir ST apavi, kas ir super. Un šortu un krekli, tie man mīļākai, teikšu, krāsas, un tās ir, teiksim, tādam, nu, vīrietim, kuriem jau parādījusies nav, tas ir lielisks vasaras tāds kompleks, jo šortiekš sarkan un, teiksim, tāds kokvilns
ar džīnsu, lielisks tāds polo krēkls ir. Un vēl mēs pateiksim, ka tu pats no esi no G-Star. Es esmu no G-Star, to es pateicu. Un es aizmirstu par smaržām pateikt. Es vakar vēl provocēju smaržu, teiksim, tā veikala pārdevējs teica, tās ir vecas smaržas, tās ir vecmodīgas smaržas, un jums noteikti nav, jo pēdējais, kad es viņas sev pirku Hongkongā, tas man tā ilgi skatījās, no apakšas kaut kur izvilka, galīgi puteknē kastī teica, jums ir ļoti laba gaume. Tas ir Givenchy Gentleman, tas ir pačūlija, tur ir muskus, tās ir vienkārši ne ar ko nevar sajaukt. Tas ir burvīgi labs smaržas. Nē, tur tāda maza pelēka kastīte, tāda zilgana pelēka, tāda ne zilgana, zaļgana pelēka. Šitās vīriešiem. Tā kā Raimondam Paulam tādas derētu, ja? Nu, viņas ir, es nezinu, viņas, piemēram, man pēc tām smaržām cilvēki pat atpazīst kādreiz. Jo viņas ir viens no mīļākajām smaržām, jo man tie gurķūdeņi, tie svaigie, es teikšu, ka ne visai. Tā, tu tāpi gudrāk. Jā. Tu jūties labi, tu gribi par to parunāt? Man gan patīk tie gurķūdeņi, bet ne vīriešiem. Vīriešiem patīk stiprās smaržas, sievietēm maigās. Es sapņoju par smaržām, kas ir tāds kā Latvijas dzērveņi purvā pirms negaisa plus 30 grādos, kad smaržā vaivariņas smaržā, un to reibas galā, un tu nevar saprast, vai saukt ātros, vai tomēr vilkties tanī purvā iekšā. Nē, šorīt bija Duglasā un sapultos, piemēram, ar 5 smaržām. Man patīk tā vairāk kombinēt. Visāds Kenzo, Dior un tādas. Nu, jā, to es zinu. Viņi vakar sapūta virsū. Ja viņi ielaist prusaku pilnā telpā, viņi būtu beigti, jo viņi sapūta pilnīgi visu. Bet baigi labās bija. Klausies, Bienīgi, ka tu daudz naudas tērē apģērbiem. Un kas ir tie principi, kas nosaka tavu apģērbu kvalitāti, cenu un iegādes vajadzību? Es daudz tērēju, diemžēl. Man tā patīk tas process. Man nepatīk staigāt baigi tā kā pa veikaliem, bet, ja es aizēju, tad es iztērēju čupu ar naudu. Kas bija tavs pirmais pirkums, ko tu iztērēji savu apģērbu? Es domāju, savu grūti pelnītu mazo naudiņu, varbūt bērnībā. Par apģērbu? Jā. Es neatceros. Te bija džinsi, piemēram, 120 rubļi. Nē, es biju no buržujiem, kuram krustāvs no Amerikas. Viņš dzīvo Amerikā, viņš sūtīja. Nu jā, tāpēc man tas nebija tā īsti. Jā, bet es arī gribētu kādreiz iegādāties jūsu apģērbus un tā. Tad es kaut ko uztaisīšu, tev uzaicināšu. Man patīk tā, kad uzšuja kaut ko un tad cilvēks iegādājās. Nevis, kad speciāli, piemēram, pasūta, un tas ir baigi sarežģītais process, un jālaiko tas ir nopietni un dārgi. Jā, redz, viņi negrib nopietni strādāt, jā, bet grib būt slavena. Es gan iešu grūtāko ceļu, nāc pie manis, es tev uzburšu. Nē, es negribu būt slavena, bet ne jau apģērbam jāvēl tik nenormāli daudz laiks. Nē, piemēram, ja tev ir kāzas, tā kā vakardien bija, tad tu var katru vīli. Nogulēju. Jā, es visu laiku skatījos un raudāju. Tās kāzas bija kolosāls, un tā princese un tā kleita. Kas viņa taisīja? Makvīns. Makvīns? Makvīns, redz, un viņa teica, bet Makvīns pakārās pagājušajā gadā. Es neticu, ka viņš varētu viņai uztaisīt. Nē, viņa firma taisīja, bet patiesībā tur tiem angļiem ir tāda tradīcija pa kāzām, teiksim, kad viņi precās tai kāzai, tai kāzas kleitai jābūt kaut kam jaunam, kaut kam vecam, kaut kam nolienētam, aizlienētam un kaut kam skumjam. Un varbūt tā Makvīna klātbūtne bija tas skumjais, kas bija vajadzīgs tajā kāzu kleitā. Kur Viss skaidrs. Kā mums pietrūks pašiem savu karaļinam? Jā. Tik ļoti izrādās, ka mums nekā citu visas pat sabiedriskās televīzijas nerāda neko citu, kā tikai svešu ģimeņu ballītes. Bet es domāju, ka mums ir pašiem savu ballīti, kamēr citi talko, mēs ēdam brokastis kopā ar Modi un Bini Ārbergu. Bet es domāju, ka noteikti kādam cilvēkam, kur es atceros vēl no pagājušā Modas brokastīm, ir kāds jautājums. Un viņš nepaspēja uzdot jautājumu, bet es domāju, ka varbūt viņam ir jautājums kādam no klātesošajiem šodien. Tas ir modas blogeris Denis. Jā, sveiki un labrīt Modas brokastīm. Un tieši esmu arī atbildīgais redaktors jaunajam internetu žurnālam Par Ter. Un mūsu 5. numurs bija tieši veltīts jautājumu, kas ir sieviešķība. Un man ir jautājums, Binī, kas ir sieviešķība? Vai tas ir tikai īpašība, kur ir piemēta sievietēm, vai arī vīriešiem? Tā izpaušas arī vairāk ārēji vai iekšēji?
Paldies tev! Nu, man šķiet, ka jebkurā cilvēkā jābūt daļa vīrišķības un daļa sievišķības. Katram tas ir individuāli, vienam tas ir vairāk ir sievišķība un vīrišķība. Tieši jums. Nu, es domāju, ka man vairāk ir sievišķība, jā. Bet vīrišķība man arī piemīt, protams. Bet viņa arī sievišķīga gan ārēji, gan iekšēji, vai tu Kā neredzi? tas ir izpaužs, tas ir siluēta vairāk, jo mēs arī secinājām, ka, principā, ja ir viduklis, tad sieviete, tad viņu var nosaukt par sievišķīgu sievieti. Man nav viduklis, tāda neesmu sievišķīga. Tu esi malks citējis. Ja ir tā proporcija, kad var redzēt tā, nu, to siluētu mēs nosaucam par sievišķīgu. Jā, bet tajā brīdī, tad, kad tas viduklis pazūd, pienāk brīdis, piemēram, bērniņu gaidot, bērniņu gaidot vai kaut kādas tur arī ir viduklis, viņš pārbīdas šeit. Piemēram, arī jums šodien arī viduklis ir paaugstināts. Bet tas ir kaut kas vairāk nekā viduklis, Nē, sievišķība, nu, tieši tā, Tas ir jautājums. Sievišķība ir iekšēja sajūta. Nu, viņa ir sieviete. Jā, tas izpaužās gan žestos, gan acu skatienā, gan valodā, gan maigumā, gan arī stingrībā. Tas ir tāds kopums. Tas nav tā, ka viduklis vai tikai matu krāsa vai... Drīzāk stulbāks jautājums būtu, teiksim, piemēram, vīrietim, nu, ja viņš ir sievišķīgs, pateikt, piemēram, vīrietim, tu kāpēc esi sievišķīgs? Tas ir tā. Kā to pirkstiņu Kāpēc tu audzini bārdu? Ja Labi, viņš tu taču teici, ka man ir meitenīgi seja. Nu, labi, tad tu izskaties pēc bārdainas sievietes. Nē, bet skaties, Bīnijai, viņai nevarētu piedēvēt tādu, nu, kāpēc viņa būtu vīrišķīga. Viņa ir pilnīgi absolūta sieviete visā savā formā. Es domāju, ka Denis nebūtu to nebija domājis, vai ne, Denis? Nē, es viņam apspēlēju vispār par to jautājumu kā tādu vispār. Nu, viņa nedrusīt nav vīrišķīga. Nu, es esmu redzējis, ja runājam par vīriešiem sievišķīgiem, es esmu redzējis cilvēks, kuri ir vismazai teju olimpiskie čempioni ar nevainojumu izskatu, un tikko viņš atver muti, ir skaidrs, ka tur ir... Sieviete? Nē, tur ir vajadzīgi māmas pupiņš, cepumiņš no rīta vakarā, un tur nav... Jā, redz, neviena vīrišķīga lēmuma no šī cilvēka nekad dzīvē nebūs, nekad nav bijis un arī nebūs. Drīzāk mēs varētu runāt par vīrišķīgiem, par sievišķīgiem vīriešiem, nevis par vīrišķīgām sievietēm. Jā, jo tēma ir moderna sievišķība, vai ne? Tas ne tikai attiecinās uz sievietēm, vai ne? Nē, modernā sievišķība tāda tiek attiecināts, teiksim, uz sievieti, kādā viņa, nu arī uz apģērbu tomēr, tas ir uz frizūru un modernā sievišķība. Tas ir mūsu šīs dienas tēma un, nu, ko par to mēs varam teikt? Jā, bet es nepiekrītu attiecībā par tām proporcijām, ka tu saki, vai ir viduklis, jo kādreiz bija tā, ka modeļu biznesā ir tā tie 90, 60, 90, bet godīgi pateikšu, pasaulē visbiežāk Latvijā vēl tomēr rets izņēmums, jo mums tiešām ir izcils skaistas sievietes, tomēr pasaulē biežāk ir 60, 90, 60. Šī te, un tomēr mūsu cilvēks arī tāds ir jāpadara sievišķīgs, es domāju, ne katrs cilvēks var, nu, tā ir milzīgi piepūti, ir gēni un vispārēji dabūtu ideāli augumu. Nē, tā ir klasiskā proporcija. Piemēram, man ir plus 30 tam visam, un vienalga tā proporcija ir. Jā, bet varbūt tās nevajag tik daudz izšķiest laiku, domājot par to, ka jāsasniedz ir tie 90, 60, 90, bet ir tik ļoti daudz citas nodarbes, kas sagādā prieku, un caur to prieku tad arī rodās kaut kāda cita tā dimensija, tā sievišķība vai vīrišķība. Paldies tev, Denis, par burvīgo jautājumu. Vai viņš vēl vienu uzdod? Nē, es uzprasīšu, es redzu vienu, teiksim, šarmantu vīrieti te. Es domāju, ka viņa jautājums arī būs gan labs, bet Denis, es gribu pateikt, ka no veikala Sportland šeit galerijā centrs tev ir dāvankarte 20 latu vērtībā, un tas ir, ja nemaldos, Aigars Nords te sēž. Aigar Nord, vai tev gadījumā nav kāds jautājums klātesoši ir? Man pilnīgi noteikti ir, un es gribētu uzdot jautājumu Binijai. Es kaut kad lasīju vienā, man liekas, tā bija Britu prese, viņi rakstīja, ka Latvijā ir tik daudz skaistu, gudru un brīnišķīgu sieviešu, bet vīriešu atbilstoši šām skaistajām, burvīgajām un tā tālāk sievietēm nav. Un par to, kā viņas cieš, kā viņam iet ļoti slikti un ka viņas nevar atrast kaut kā tur atbilstoši savu vīriešu. Kā tev liekas, un vai tā ir taisnība, vai tā ir pīle, vai tā nav, vai tas tā ir, vai kas vispār te notiek? Nu, man šķiet, ka tikai Britiem tā šķiet.
Jo, nē, tā nav. Tā nav. Latvijā ļoti, vismaz, es sastopos savā dzīves ceļā ar ļoti gudriem, vīrišķīgiem un inteliģentiem cilvēkiem, vīriešiem. Un šķiet, ka arī tās īpašības, kuras mēs piedēvējam vīrietim, lai viņš būtu vīrišķīgs, man šķiet, ka tas arī mazliet ir jau mainījies cilvēku jau attīstības ceļā, bet ir ļoti daudzi talantīgi, gudri. Kaut vai Eigars Norts arī baigi foršais vīrietis. Es nokautrējos to teikt. Es sastapu savā dzīves ceļā. Jā, jo tā vien ir ļoti liela zināšana, kā, piemēram, vīna mācības. Aigar, redz, nemaz tik daudz nevajag 30 vai 20 sekundes uzdot sievietei jautājumu, kur ir pašpārliecināti, teiksim, un visnotaļ burvīgi, un viņa bija apmulsus tā, ka 2 minūtes viņa palika bez elpas. Par šādu lieliski jautājumu, protams, arī Aigaram ir dāvana karte no Body Shop, redz, kā ir, kādreiz labs jautājums ir arī pārvēršās naudā, tā kā you're welcome, kā latvieši saka, un gan kaut ko gan labu atradīs arī tur. Bet zini, ko es gribēju paprasīt ar Binnijai, kad viņa savā ceļā ir sastapusi ar tādu vīrieti kā Imants Ziedoni. Un varbūt tu pastāst, kā Imants Ziedonis ir ietekmējis tavu sievišķību vai dzīves uztveru vispār, un kādas tā sanāca, ka jūs tā sadraudzējāties? Tad mums būs cik ilgs laiks, stunda, 2, 3? Tev ir tieši 40 sekundes. Tieši 40 sekundes, kad... Ziedonis tas ir. Man šķiet, ka viņš nav ne vīrietis, ne cilvēks, viņš ir pārcilvēks, un es aicinu visus novērtēt to, ka viņš ir, ka viņš vēl joprojām ir, un ka viņš ir tik ļoti. Un man viņš ir viens no maniem dzīves svarīgākajiem vīriešiem, tās paliks līdz mūža galam, jo tā harizma, kas nāk no tā vīrieša ārā, tas ir kaut kas īpašs. Arī tā čaula, kas viņam patreiz ir tā viņa, jau nopietnējā vecumā, viņa saglabā to ģeniālo, to netveramo un ārkārtīgi talantīgo, kas nāk no turienes. Tas tādās Dieva pieskārienes. Jā, es teicu, ka tagad iedomājos, kad ir labi, ja Ziedonis atnāk Ziedonī. Un es nedomāju, ka tas tā viss saliksies, bet tad, kad mēs ar elitē jau dikti, varbūt tas stils nepatīk, bet man kaut kā vajadzēja tev kaut kādā veidā šodien pārģērbt. Un redz, ka labi, ka Ziedonis, jo kaut kas tas starps būs tad, kad viņš bija jauns, sprigans dzejnieks, kas ostīja puķītes un rakstīja savas epifānijas. Es domāju, ka, ja tu tādā izskatā, kāda es tev atlasīju drēbes, tu iziesi viņam pretī, viņš teiks, ak, skaistā jaunība. Es domāju tā, ka es atlasīju burvīgas lietas. Tās ir no Shoes Store un kleitiņi tepat no Mango un lakatiņu paņēma no rezervedi. Jā. Un mēs tev to visu tagad klusiņām uzvilksim mugurā un paskatīsimies, vai Ziedoni viņa jaunības dienās tu būtu patikusi. Jā. Paldies. Protams, nekas nav beidzies. Ja viešiņi aiziet pārģērbties, tas nenozīmē, ka mūsu ar elitu brokastis ir beigušās, un tāpat jūs varat skriet dienas gaitās. Iejauciet sev varbūt jaunu kafijas krūzi, vai es nezinu, uzcepiet olu pa šo laiku un runāsim tālāk. Es domāju, ka kādam no klātesošiem noteikti vēl ir kāds jautājums, ko uzdot varbūt elitai. Es varu pajautāt, piemēram, ja mēs sakam, ka skandināvu sievietes ir neglītas vai viņas stāvjā treniņbiksēs, ka vismaz nevar piekrist, jo viņām, manuprāt, ir ļoti īpatnējs un jau tāds ļoti klasiski tāds estētisks stils. Bet kāda ir latviešu sievišķība? Ko mēs varam pateikt par latviešu sievietēm? Bet par ko jūs teicāt? Par Dānijas sievietēm? Nē, Skandināvijas sievietēm. Jā. Es uzskatu, ka visi cilvēki ir skaisti un, piemēram, labi vai Dānijā vai kur, bet viņiem ir tas līmenis. Nezinu, visi jau saka, latviešu sievietes ir skaistas, un viņas, piemēram, sev rūpējās par sevi, viņas tur tamborē, šuj un liek kopā, un tādu latviešiem labi gēni, viņas ir smukas. Nekas tā netrenē iztēli, kā nabadzība. Tas ir viennozīmīgi, jo savā laikā Vjačeslavs Zaicevs,
kurš ir tiešām, teiksim, Krievu modes tomēr. Es ar viņu satikos. Nē, mēs esam privāti pazīstami jau kādus gadus Mēs arī. 10. Un esam bijuši viens pie otra ciemos, jā, bet ne par to. Un tad, kad Parīzes viņi uzaicināja uz dzīvoklī. Parīzi un bija naudas, cik vajag, un tev ir visi audumi, kurš tu vien var iztēloties, tad nav vairāk. kritika viņa kolekcijas pieņēma ļoti skarbi, un, diemžēl, viss tas arī beidzās. Un nevienmēr, jo Latvijā cilvēki nekad nav bijuši tā īsti bagāti. Mums nav šo sakņu, jo mēs esam tomēr diezgan nabadzīga tauta. Un šī iztēle, šī individualitātes kāre būt savādākam, tas ir tik ļoti izteikts, ka citur tā vairs nav. Man varbūt no vienas puses tas traucē, bet no otras puses tas ir lieliski. Nē, katram ir arī tie savu figūru, tie savu kaut kādu trūkumu. Tā kā saka, defektu pārvērt par efektu. To jau mēs sen zinām. Ja tu būtu skaista kā Barbie, ja es tādu būtu, es netaisītos. Ka es būtu Bet, skaista nu, kā kaut kā Barbie. sanāk tā. Tu esi tā kā Kens. Es sēdētu uz jahtas, ja es būtu kaut vai pusi tik skaists kā Kens, es sev būtu Tu jau izpārdevis. Nē, tu esi 3/4. Tu arī esi smuks taču patiesībā. Tās lietas, kas man tikai no Kena, tās lietas es kautrētos parādīt. Pārējais man no Kena ir ļoti tālu. Paldies par lielisku jautājumu. Un meitenei, kur vārdiņu es diemžēl nezinu. Maija. Maija. Tev, Maiņa, skaista dāvankarte no Madaras Cosmetika. Un, kad beigsies šis raidījums, tev es viņu noteikti nodošu. Vai vēl kādam ir jautājumi, vai tomēr visi cilvēki ir nobijušies? Reku rociņa stiepjās, ir rociņa. Man ir tāds jautājums, turpinot to diskusiju par... Labrīt. Vārdiņš. Agate. Agate, vai cik skaists vārds? Sveicināt. Man arī turpinot to diskusiju, salīdzinot mazliet ārzemes sievietes un latviešu sievietes tieši. Un tad man rodās tāds jautājums, tīri novērojot ārzemēs, tomēr var ievērot to, ka sievietes ikdienā ģērbjas mazliet vienkāršāk. Tomēr augstpapēžu kurpes ikdienā diez vai varēs redzēt pārāk bieži ārzemes sievietēm. Tomēr tas apģērbs ir daudz vienkāršāks. Bet tad, kad ir īpašie gadījumi, tad šīs sievietes uzplaukst kā puķis. Un tad tiešām ir tas wow efekts, varētu tā teikt. Un kā jums abiem liekas, vai varbūt, ka sievietēm tiešām būtu gudrāk ikdienā būt mazliet vienkāršākām, un tad īpašajos gadījumos tiešām kā puķēm uzplaukt vīriešiem priekšā? Salīdzinot ar latviešu sievietēm, dažreiz liekas, ka latviešu sievietes katru dienu izskatās patiešām fantastiski, bet vai tiešām tas ir vajadzīgs? Nu jā, es atceros vienu no bijušām ministriem, kurām galva katru dienu izskatījās tā, ka viņai tur būtu apmēram 10 cilvēku un 10 lakas pudeles sapūst. Tā kā man apmēram. Nu, pagaidi, tu esi mākslinieks, tu neesi eksministre. Un ja viņi uzskata to, ka viņi ir skaisti, viņi labi jūtās, nu kādreiz ir tā, ka skaties spogulī, tu ar sev kaut ko dari, bet tu taču domā kaut ko. Kam tu to dari, vai tu grasies ko baidīt? Bet es atkal zinu, ko gribēju pateikt. Nē, es gribu... Pasaka Vienu ātri. mirklīt, es ātri tikai pateikšu, netaisiet gudras sejas sievietes, jūs šeit pazīst. Ja? Tas ir par māju domāts. Nav slikti, bet ir jāiemācās mums šis provinciālisms dabūt ārā un attiecīgi iemācīties ģērbties. Nekas nav sliktāks, ja tu neievēro ģērbšanās etiķeti. Ja tu ej uz veikalu pēc maizes augstpapēžu kurpēs, lietus laikā valkā dārgus apaus, nevis gumijas zābakus, tas norāda tavu stilu izjūtu, tas, ka iemācies ģērbties. Un ja ir, kā zinot, tad tu lieto īstas rotas lietas, bet ikdienā tu lieto bižutēriju, jo īstenībā tā ir slikta gaume. Un, ko Es gribēju atkal parunāt par tām kāzām, ko es vakar skatījos tajā televīzijā, un kādas tur bija dāmas, tur bija karalienes, tur bija, var teikt, pasaules krējums. Nebija vienīgi Francijas tas prezidents Širaks, nesaprot ar savu Karlu Brunī, kāpēc viņi nebija. Bet Davida Bekhema sieva bija, bet tur principā bija tās sievietes, tā kā mēs ejam, ir modas tendence, viss ģērbjās zolīt. Tomēr labi, ka cilvēks ģērbjas atturīgi, pēlēcīgos toņos, kad nav it kā baigi krāsainais, bet tajās kāzās bija visas krāsas un bija visas cepures. Vispār gribētu nopirkt tādu katalogu, tur, kur ir visi tie tērpi. Tur bija dzeltens, rozā, mēs sakam, ka nav tas krāsu prieks. Bet, labi, tās nebija bēres, ka visi melni zolīti, bet tur bija nenormāli daudz krāsainības, un tas man pārsteidza. Un vispār visām tās cepures, es domāju, kā mums varētu Latvijā ieviest tur kaut kādu, teiksim, lai varētu vilkt cepures un ar baigām puķēm, un, kur mēs varētu vilkt tādu. Tur jau ir tā lieta, kur mēs tādu iesim. Varbūt taisīt dārza svētkus vai mums nav tradīcijas, jo mums var atļauties džinsos aiziet uz kazino. Vispār pasaulē neviena dāma vai kungs neiet
Ir divas vietas, kur tev obligāti ir jāiet smokingā, tomēr tā ir opera un kazino un vakarkleitās. Ne, bet Latvijā varētu nav šo cepures tradīcijas. kaut kur Nu, likt. cepurēs, jebkurā dažsvētkos var likt. tādu svētkus. Mīļot cilvēki. Izdaram tā. Man ir aizdoms, ka Binnija kādā tumšā kaktā nīkst ārā, jo viņai jāiet atrādīties ziedonī, bet par lielisko jautājumu tev, meiteni, šeit būs dāvana kārt no GES. Noteikti tu to esi pelnījusi. Redz, kā mēs pat sakāvāmies. Gan īsti labi, ka mēs sēžam tik tālu. Bet, nu, es domāju, ar aplausiem sagaidīsim Binniju atpakaļ manis izvēlētā stilā. Nāc šitien te arī. Nu, nāc Locekli, parādies. nāc Jo šeit es pastāst. domāju, ka pēc tam uzprasīsim no kādam, jo es domāju, tas ir, nu, es izvēlējos, piedodiet, bet Ne, bet ļoti mīļi, ļoti tas ir sirsnīgi. mīļi, tas ir ļoti latviski, un tas atbilstoši laika apstākļiem pēc manām Man domām. drīzāk šķiet, ka franciski. Franciski, jā, Tev tieši vispār tā. dzird, tev ir mikrofons? Man dzird? Jā, Ir, dzird. ir. Nu, īstenībā es teikšu, ka tu neesi tālu no patiesības, jo vispār... Ļoti mīļi, eleganti, Nāc, vienkārši. sēdi droši. Es domāju, ka visi tevi apskatīja. Oi, es gribēju par tām cepurēm. Vienkārši es aizmirsīšu. Nu. Man, es ātri runāšu. Ja? Man bija viena pazīstama dāma, kur dzīvoja Amerikā, un viņai bija ļoti bēdīga slimība, un viņai nebija mati uz galvas. Bet neviens cilvēks to nezināja, tāpēc, ka viņai bija vienmēr ļoti šikas cepures, platmalas ar spalvām, un tāds viņa dzīvoja ļoti skaistā privāta mājā, un tā, un viņa nomira. Nu, kā viņa lika zārikā? Ne, paklausies, ārkārtīgi skaisti. Viņa nomira, un viņas zārks stāvēja tad pie Sienas? baznīcā pie altāra, un tā eja, tur stāvēja galdi, un Nav uz tiem tur galdiem cepures? stāvēja cepures. Jā, es ceru, ka tavs vakardienas kāzās viss, kas bija cepurēs, nav plikpaurēni un ka viss beigsies labi, bet, nē, protams, kad ir daudzas lietas, ko mūsdienās, protams, ir viegli atrisināt ar dažādām detaļām un uztaisīt defektu par efektu. Defekts par efektu, jā. Bet kā tu pat jūties? Tu varētu ikdienā šādi staigāt? Es domāju, ka Latvijas sabiedrība tevi pieraduši redzēt tikai gaisīgās kleitiņās, mazliet tādās meitenīgās. Seksīgās. Bet šitas, starp citu, neteiks, ka tas ir seksīgi. Šis Nē, ir arī man ir seksīgi. Celies augšā vēlreiz. Man ir ļoti līdzīgi šitādas kleitiņas, un bandas es šādas arī sien galvu. Ļoti Vienīgais smalki. gumijnieki. Paldies. Un tāda mīlīga bantīga. Vienu meklēt, mums ir burvīga izdevība, jo tomēr modes blogeri katru dienu nenāk un nekomentē, piemēram, mūsu ar tevi darbu. Jā, lai viņš Lūdzu, pasaka. iedodiet kāds mikrofonu Denisam. Viņš grib izteikties. Tikai es izsaudzīgs, es tev dāvanu kārtu iedevu. Tā kā Man vairs Jā. nevajag, man vajag FaceTime, jo es kā profesionāli video hori vajag višķiņu uzmanības. Un man ļoti patīk tavs salikums, Davids, un tieši tā, ka šodien ir tēma moderna sieviešķība, es gribētu višķiņu par Binnijas komplektu pakomentēt. Šeit mēs redzam šī vasaras ļoti aktuāla tendence, tas ir working girl no Amerikas 40 gadiem, kad Jā. sievietēm bija jāstrādā rūpnīcas, visi vīrieši bija aizsūtīti karā, un tas ir tieši tā. Šeit, principā, nekā īpaši, un tas ir tād, kad sievietes kļuva bišķiņi vīrieštīgi, kad viņam bija jāsāk viņām strādāt. bija jāpaliek patstāvīgām noteikti, jo neviens par viņām vairs nerūpējās. Tas bija jau vēlāk, kad ne visi vīrieši atgriežas no kara, bet tieši tad, kad, un tas ir tā Rosie the Ridiger, tā pazīstam tas posteris, ka we can do it, tieši bija tas matu lentīte, lai var strādāt Saņemt matus. Un rūpnīca. Tā kā, principā, tāda interesanta šodien mums tāds... Kombinācija. Jā, kombinācija. Kā, jā, pie tam šodien ir vēl talka. Šodien ir talka, protams, mēs arī turam līdzi garam, un es domāju, ka, nu... Bet no kurienes ir tas gumijnieki ar Tie papēžiem? gumijnieki ir no šitā kolosālā veikala The Shoe Store. vai Tas ir kā trešais viņš stāvs, tā- tepat galerijā Jā, un centrā. tur ir starp citu es Un viņi pirku- nav sevišķi dārgi, bet viņi ir tiešām Nē, ideāli. bet tu Vilnas pacēla zeķīti to iekšā. kāju, nevar, bet jo šitien te ir Redz, un pirmo reizi papēžu augstpapēžu gumijnieki. Tur ir arī uz pildīto zolu Nu, un ar tiešām labi, un es šņurēm. domāju, ka pēc latviešu vasarā vajag nesāt kādreiz kroks, un kādreiz arī vajag gumijas zābaks, kāpēc par Nē, tā ir ļoti kad ir modē tie gumijnieki, kūs sniegs ir un ļoti viss Rīgā. sliedas ir Viņi ir stabili arī, baigais. vai ne? Vai, Nē, Denis? Paldies, Vai, paldies. paldies, Denis, arī par to, ka
par to, ka arī ceru, ka skatītāji to sapratīs, ka mēs tik daudz nenodarbojamies varbūt ar tiešu reklāmu, kā tiešām ar palīdzību jums, vīrieši un sievietes, orientēties. Un kad var būt moderni, daudz ko var nopirkt, sākot no kleitiņām, kas atsaucās pagājušā gadsimta sākumu, un varbūt tas, kas ir modē tikai šodien, kā piemēram šīs zīmes. Jā, tā kā es piemēram. Jā, kā tur. Var šī garā kleita, bet tā ir arī klasika, tie puķu bērni, tā garā kleita. Un tā, principā, sanāk, ka mēs visu laiku ceļojam tikai tādā pagātnē. 60, 50, 40, 30. Bet, nu, tomēr un vienmēr rodās kaut kāda jaunā veidā tiek pasniegta tā kleita un ka viņa ir moderna. Šovasar vispār ir garās kleitas modē. Nu, viņas jau bija pagājušā vasarā ar garās zīda kleitas. Un par lakatu var teikt tā, ka īsti zīda lakata, trīsstūrīša, kantaina lakata ir ļoti modē jaunām sievietēm, pie visiem putekļu mēteļiem, pie kleitiņām. Nevajag kautrēties un vējainā laikā nesāt to visu. Ne tikai cepurs. Paldies par tavu uzņēmību, paldies par tavu skaistumu, raito runu un vispār par to, ka tu esi. Un par to, ka tu esi kā mūza Ziedonim. Mēs no sākuma gribējām tev dot burvīgu dāvanu kartu no G-Star 50 latu vērtībā, bet tad man kaut kādas zibenes iespēja galvā, tad Elitai kaut kas gadījās, un mēs izdomājam, ka tomēr no G-Star mēs tev vēlamies dāvināt burvīgas, dabīgas pērļu virtenītes, kuras ir tādā, varbūt pat pie šīs kleitas, no G-Star tev dabīga pērļu virtenīte. Tas tev bija jā, tiešām tev. Un es gribētu teikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri atnākuši sestdienas rītā ieturēt brokastis ar mūs, ar Elitu, ar burvīgo viešņu šeit, mājīgā Vīnas studiju telpās un atnāk līdz Garēju centrs. Arī protams, milzīgs paldies tiem cilvēkiem, kuri ieturēja brokastis ar mums savās mājās, savās virtuvēs vai vasarnīcās. Arī tiem, kas talkoja, neuztraucieties, jūs šo raidījumu varat noskatīties internetā, apmeklējot mājaslapu www.modegalericentrs.lv, atstājiet savus komentārus, dalieties ar jūsu iespaidiem par to, ko jūs domājat par tiem jautājumiem, kurus uzdev gan šīs dienas viesi, gan mēs ar Elitu. Varbūt kādam kaut kas patīk vairāk, kādam mazāk, lūdzu dalieties. Un tiekamies pēc mēneša. Paldies, uz redzēšanos! Paldies, Benī! Un visi klātesošie, esiet laipni aicināti pavadīt vēl tuvākās minūtes, tuvāko laiku ar mums, ar Elitu, ar Binniju, iemalkot garšīgu vīnu, uzēst sieru, baudīt šo skaisto pavasarī. Paldies!